Čau, čau! Sveiciens manā YouTube kanālā. Es esmu Diana Kudrāšova, certificēta personības izaugsmes trenere, topošā psiholoģe, un šobrīd palīdzu ambiciozām dāmām sasniegt savus mērķus daudz ātrāk un daudz kaifīgāk. Un parasti pie manis vēršas ar to, kā tad pelnīt naudu ar savu sirds lietu un kā vispār atrast sirds lietu. Un tad mana misija ir tieši tajā, lai palīdzētu tev savienoties ar sevi, lai ieklausītos sevi un dzīvotu savu dzīvi, nevis miljonus citas. Un šo YouTube es vēlos veltīt triggeriem. Triggeri ir kolosāla metode, caur kuriem mēs atrodam ceļu uz savu īsto dzīvi. Tā kā aiziet. Triggeri ir forša lieta, jo tie rada mūsos emocijas. Pozitīvas, negatīvas nav svarīgi. Tie rada mūsos kaut ko, kas mums nav norma, kas mūs izved no mūsu ikdienas ierastā stāvokļa, kaut kāda monotonām darbībām, monotonām sajūtām un liek mums kaut kā sajusties. Un viss tāds spilgtākais, biežākais, saprotamākais piemērs ir tāds, ka mēs kaut ko ieraugot, mēs izjūtam vai nu pozitīvas emocijas, apbrīnu, wow, super, malicis, vai arī skaudību. Ai, fūj, ko viņa tur dara, viņa tur izrādās, viņai ir paveicies un vispār viņai dzīvē veicās, viņai ir tur tādi vecāki, tāds vīrietis un tā, un viņa vispār tur, viss viņai viegli sanāk, jo viņa ir skaista. Ja? Divas dažādas pozīcijas, un abi divi ir triggeri. Un abi divi nav svarīgi, vai tu izjūti pozitīvo, vai tu izjūti to negatīvo sajūtu. Triggeris ir viens. Un ja tevī tas ir izraisījis spēcīgas emocijas, tad visdrīzāk tu kaut kur sev pati aizliedz izpausties tieši tā, kā tu, ko tu redzi, ko tu nosodi. Un vispār runājot par nosodījumu, jo vairāk mēs nosodam citus, jo vairāk mēs kritizējam, aprunājam citus, ko mēs darām noteikti ne no tā, ka mēs esam super laimīgi un apmierināti ar sevi. Parasti mēs to darām, jo mēs esam ļoti, ļoti neapmierināti un ļoti nepārliecināti par sevi, tāpēc arī mēs aprunājam citus, tāpēc mēs domājam par citiem slikti. Un tad, kad mēs to darām, mēs būtībā neapzināti zemapziņas līmenī sagaidām to, ka citi pret mums izturēsies tieši tāpat. Vai nu aci pret aci, vai attālināti, un mēs baidamies tikt nosodīti, un mēs baidamies tikt kritizēti, jo mēs paši nosodam un kritizējam. Līdz ar to mēs nesparam drosmīgus soļus, jo mums taču bail, ka kāds tieši tāpat kā mēs kādu nosodīs mūs. Tāpēc pārtraucam kritizēt, pārtraucam nosodīt, pasakam sev stop un atbildam sev godīgi, kāpēc mēs vispār tik ļoti fokusējamies uz kādu citu cilvēku. Jo tur, kur ir fokus, tur ir enerģija. Un ja tu savu fokusu velti citam cilvēkam, tad tu atņem enerģiju no sevis. Un tā ir tāda neliela atkāpīta no triggeriem, jo patiesībā triggeri šeit ir ļoti, ļoti saistīti. Kad mēs tiekam triggerēti, un bieži vien tas tiek darīts Instagramā šobrīd, mūsu otrā pasaule, kurā mēs dzīvojam, mēs redzam cilvēkus, un mēs domājam, wow, forša viņai dzīve, wow, viņai ir paveicies, jūs redzat ceļojumus, jūs redzat kaut kādas lietas, kuras jūs savā dzīvē gribat, bet pagaidām jūsu dzīvē tas vēl nav, un jums tas pat liekas neaizsniedzams. Vai arī jūs noliedzat to, ka jūs to vēlaties. Piemēram, jūs redzat tādu luxury dzīvesveidu, un es, protams, ka runāšu par saviem piemēriem, katram šeit ir savs. Ne visiem vajag un ne visi grib dzīvot kaut kādu luxury dzīvesveidu, jo mēs visi esam ļoti, ļoti dažādi, un viens grib kļūt par pavāru, un tas ir viņa sapnis, un ja viņš to grib, tātad tas ir domāts priekš viņa. Un nes kāpēc tas cilvēks negrib kļūt par psihologu. Viņam tas neinteresē, viņam interesē tieši pavāra profesija. Tieši tāpat man. Kaut kad es sāku vēlēties aiziet coachingā un aiziet psiholoģijā, un es sapratu, ka ja es to gribu, tad tas jau ir priekš manis, tas jau ir domāts man ir tikai jāatrod ceļš. Un tieši tāpat arī jums, ja jūs kaut ko dzīvē gribat, bet tas vēl jūsu dzīvē nav, tas nenozīmē, ka tas nav domāts jums. Tas nozīmē tikai to, ka jūs vēl pagaidām kaut ko nezināt. Jūs vēl pagaidām neatradāt
soļus, kurus spērt šī mērķa virzienā. Un triggeri ir rādītājs, kādus soļus spērt, uz kurieni iet. Jo, ja lietas mūs triggerē, tas nozīmē, ka kaut kur mēs kaut ko līdzīgu vēlamies. Vai nu mēs vēlamies šī cilvēka kvalitāti, īpašību, ja, pārņemt, piemēram, drosmi. Un pie manis tiešām nāk ļoti daudz cilvēku, nevis tāpēc, ka es kaut kā tur krūti dzīvoju, es patiesībā dzīvoju salīdzinoši vienkārši, bet tāpēc, ka viņi grib šo drosmi uzdrīkstēties, rīkoties. Viņi grib šo enerģiju, jaudu, draivu un šo iekšējo enerģiju, un viņi no manis pērk enerģiju. Citus triggerē, piemēram, kaut kāds bagāts, ekskluzīvs dzīvesveids, kad cilvēki lido ar privātām lidmašīnām, dzīvo kaut kādu konkrētu dzīvesveidu, piemēram, tagad ir populāra Dubaja, un tas viss Dubajas krāšņums, un citus triggerē tas. Un varbūt caur tiem cilvēkiem, kuri dzīvo to dzīvi, jūs varbūt īsti negribat pārņemt viņa personības īpašības, bet jūs gribat pieskarties Dubajai. Jūs gribat pieskarties šim luxury dzīvesveidam. Varbūt nedzīvot visu mūžu tur, jo tas arī tāds diezgan specifiska vieta, kur vispār dzīvot, un nevienmēr tur ir, teiksim tā, komfortabla laika ziņā, bet iespējams jūs nekad neesat tur bijusi, un jūs gribat aizbraukt tur ceļojumā un padzīvot nevis 5 dienas, bet, piemēram, 25 dienas un pabaudīt to vidu, un jums ar to būs gana, un jūsu vēlme būs piepildījusies caur šo triggeri, kuru jūs pamanījāt kādam blogā, un jums, piemēram, pirmā doma, besī, ko viņi tajā Dubajā dzīvo, izrādās, ja? Vai arī, wow, es arī tā gribu, ak, Dievs, Dubajā, vai es arī gribu lidot, un man notika tieši tāpat. Pagājušā gada pavasarī es aizbraucu uz Dubaju, jo kaut kur pie kaut kā blogā es ieraudzīju Dubajas dzīvesveidu. Es tur esmu bijusi pirms tam, bet tā bija vecā manas versija, un tas tā kā skaitās, bet mana jaunā versija gribēja to Dubaju redzēt savādāk. Es ieraudzīju pie paziņas blogā, ka viņi pārvācās uz Dubaju, un es tādu, wow, bļāviens, forši, krūti, interesanti, kā tad tur ir dzīvot. Un soli pa solim es sapratu, ka es taču varu uz turieni aizbraukt, un es tur varu padzīvot, un tas laiks, ko es tur biju, man ar to pietika, lai saprastu, ka viss man pietiek, mana vēlme ir realizējusies, un dzīvot ilgtermiņā es tur negribu. Tieši tāpat caur triggeri mani sapņi par Balī piepildījās. Es agrāk skatījos un domāju, ak, Dievs, cik forši, kā tās sievietes, visas blogeris, dzīvo Balī, filmē krūta kontentu, un īpaši tad, kad sākās Covid, un es gribēju aizlidot uz Balī, bet dēļ savām bailēm neaizlidoju. Es skatījos, kā cilvēki ir tur iesprūduši, un kā viņi tur ceļo, un es domāju, ak, mans Dievs, kā man skauž. Es izjūtu daļai nepatīkamas sajūtas, bet tā kā es jau strādāju ar sevi, es saprotu, par ko ir stāsts. Un caur šiem triggeriem es meklēju veidus, kā realizēt savu sapni. Un pagājušajā gadā es aizbraucu uz Balī un nodzīvoju tur pusgadu. Tieši tāpat ar naudu. Mani triggerēja lielas naudas summas, mani triggerēja lieli apjomīgi naudas izteiksmē launči, projektu launči, jo es pat esmu info biznesā. Man ir viss par un ap online biznesu, online kursu, online izglītošana, self-paced versijas, es vadu projektus online. Un, protams, ka cilvēks, kurš palaiž 5 reizes vairāk nekā es launču naudas izteiksmē, man tas triggerē, un es domāju, tā, bļāviens, ko es daru ne tā? Un man uzreiz rodas jautājumi, kā es varu izdarīt tāpat, vai pat vēl labāk, vēl foršāk, vēl kaifīgāk. Es caur šiem triggeriem meklēju sevi. Un es aicinu arī jūs izrakstīt ārā visus savus triggerus. Es to esmu izdarījusi, man ir nekur tāda kladīta. Es rakstīju pāris dienas atpakaļ savus triggerus, un man te pat ir pierakstīts bagāts dzīves stils. Un kad es to rakstīju, man likās, bet mani jau nemaz tā netrigger, es jau tāpat diezgan krūti dzīvoju. Un es sapratu šeit tādu lietu, ka tas dzīves stils tomēr mani triggerē, kuru es redzu un par kuru es domāju šo te rakstot. Jo te ir tāda interesanta lieta. Mēs varam sev pateikt, ai, man jau to nemaz nevajag.
Man tāpat labi. Jā, protams, ir tāpat labi. Bet godīgi atzīt sev, tu to negribi, tāpēc, ka tu baidies gribēt vairāk, tu baidies, ko par tevi padomās, ak, tu man kā Rīgā, jā, vai arī tu tiešām to negribi. Un atzīt sev godīgi, gribi tu to vai nē, un es sapratu, nē, es tā gribu, un viss, šis būs mans next levels, es iedodu sev termiņu, un sāku veidot plānu, kā es dzīvošu tieši tā, kas mani triggerē. Tad mani notriggerēja, kad sievieti nodrošina tā kā vīrietis, bet nevis tā kā uztur, bet dāvina riktīgi dārgas dāvanas. Tā labprātīgi, tad, kad viņa neprasa, vienkārši izdomā sievietei uztaisīt pārsteigumu un uzdāvina kaut ko no viņas vēlmju saraksta. Jo man tas sen nav bijis, un es to ļoti gribu, un mani tas triggerē. Un mans vīrietis tā nedara. Viņš dara savādāk, viņš man ļoti daudz ko dāvina, jo es viņam saku, es gribu to, davai, es tā kā nopērc, tāpēc, kad man nevajag, ka tu man dāvina kaut kādu sviestu, es gribu rekur no šī saraksta. Un man tas ir ļoti paredzami. Un šajā sarakstā mani triggerē nevis tas, ka man tur nav dāvanas, jo man viss ir daudz. Vienkārši tas veids, kā sievietes saņem dāvanas, tie pārsteigumi, tās emocijas. Un šeit jau nav stāsts par manu vīrieti. Šeit ir stāsts par to, ka es esmu pārņēmusi kontroli par to, ko man dāvināt un ko nē. Un šis triggers man parāda, Diana, atslāpsti un palaid vaļā kontroli. Dzīvot būs vieglāk un tavs sapnis piepildīsies. Tā, kas mani vēl triggerē? Popularitāte. Es diezgan ilgi noliedzu to, kad es negribu būt populāri, man to nevajag. Un šeit arī, kad es rakstīju, ja jau tas manā galvā ienāca, tas nozīmē, ka tomēr kaut kāds triggeris tur ir. Jo vienaldzība ir aizsarga mehānisms. Mēs esam cilvēki, mums ir jājūt emocijas. Un acīm redzot, popularitāte ir mans triggers. Tāpēc es būšu priecīga, ja tu padalīsies ar šo video savos storijos, ar saviem draugiem un vispār padalīsies ar šo savā komunā, lai tava komūna kļūst apzinātāka, lai visi izpilda šo triggeru metodi, lai jūs kopā virzaties uz saviem sapņiem un, protams, lai es kļūstu populāri, lai jūs realizētu šo manu vēlmi, kuru mēs atklājam caur triggeriem. Tā. Pārējais nav tik svarīgs. Principā ar šiem pāris piemēriem, es domāju, pietiks par to, kas ir triggeri. Triggeri ir kolosāla metode. Tiklīdz jūs atpazīstat sevī to, ka jūs esat triggerēti, jums ir divas iespējas. Vai nu iet šajos triggeros, līdz ar to iet savās bailēs, izzināt sevi, iet šajā pretestībā, vai arī palikt tur, kur jūs esat, un palikt visdrīzāk tādās neīpaši patīkamās emocijās, kaut kādā nožēlā, vainas sajūtā, kas jūsos provocēs to vēlmi nosodīt citus, ka citi dzīvo labāk un viņiem ir paveicies, bet patiesībā viņiem nav paveicies. Viņi vienkārši spēr drosmīgus soļus pretī uz saviem mērķiem. Un aicinu tevi darīt tieši to pašu. Tā kā šis īsais video par triggeriem ir beidzies, ja tevi interesē vēl šī vai kāda cita tēma, droši raksti komentārā, raksti man, lai es varu ģenerēt jaunas idejas, jaunas insights un veidot kolosālu vērtīgu saturu priekš tevis, lai tu audz, lai tu kļūsti skaistāka, bagātāka un laimīgāka. Lai tev forša diena, lai tev forša atlikusī nedēļa un, protams, turpmākā dzīve. Izbaudī momentu šeit un tagad, domājot par nākotni, būvējot viņu, fokusējoties uz viņu un pats galvenais fokusējies uz sevi. Atā!